kumosu norīt grūti, bet visai koalīcijai kāja var aizķerties. Neafišējot, bet arī neslēpjoties aizkulisēs, partijas zondēja iespējas sadarboties gadījumā, ja savstarpējās nesaskaņas varēs ārstēt tikai ar jaunu valdību. Lai arī budžets Saeimā tiks iesniegts laikā, virs tā velkas pamatīgi negaisi, jo premjers šonadēļ tā arī nevienojās ar pašvaldībām, kā dalīt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Budžets ir uz nažiem arī Nacionālās apvienības dēļ, kur uzstāj uz termiņu uzturēšanās atļauju tirdzniecības apturēšanu. Gatis Suhoveckis skaidro, ja arī koalīcijas kāršu namiņš vējā nesagāzīsies, vai politiķu solījumi vispār ir ko vērti? Jau pēc 2 dienām Saeimā ir jānonāk budžeta portfelī. Saskaņā ar likumu svarīgais dokuments parlamentā ir jāiesniedz līdz 1. oktobrim, taču valdība darbu līdz galam nav izdarījusi. Saeimā budžeta projekts nonāks nepilnvērtīgs un galīgo vienošanos valdības vadītājs cer panākt līdz oktobra vidum parlamenta galīgā balsojuma priekšvakarā. Budžeta veidošana šoreiz izvērtusies jo īpaši smagi, iedragājot nevien koalīcijas stabilitāti, bet arī vēlētāju ticību varai. Diskusijas par to, kā nākamgad iekasēt nodokļus un kā naudu tērēt, pavadījuši ultimāti un solījumu laušana, kas novedusi pie koalīcijas partiju savstarpējas neusticēšanās un apvainojumiem. Atmosfēra ir pietiekami sarežģīta. Acīm redzot, liek sev manīt tas, ka šis ir vēlēšana gada budžets un, kā saka, daudz politiķi jau ir vairāk safokusējušies uz šīm īstermiņa lietām un vairāk domā par gaidāmajām vēlēšanām. Opozīcijā premjera partijai nostājusies Nacionālā apvienība un Reformu partija, jo vienotība nav turējusi doto vārdu, kas nostiprināts gan ar likuma spēku, gan ar parakstītu vienošanos. Skandaloza izvērtās valdošās partijas vēlme nepildīt likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kurā bija iecementēta apņemšanās mazināt tā likmi. Kad pērn likumu pieņēma, to stingri aizstāvēja gan premjers, gan finanšu ministrs. Darbspēka nodokļu mazināšana ir kritiski svarīga Latvijai, un mēs no tā nedrīkstam atkāpties. Nodokļu ieņēmumu plāns pildās ar uzviju, un tas ir ļāvis mums sākt īstenot vienu no valdības būtiskākajiem priekšvēlēšanu solījumiem – samazinot nodokļus, uzsvaru liekot uz darbspēka nodokļu samazināšanu. Apņemšanās mazināt nodokli tika pieņemta lielā vienprātībā ar 92 balsīm. Pret nebija neviens deputāts. Dotā vārda neturēšana satrieca uzņēmējus, kuri bija ticējuši, ka likumā rakstītajam ir kāds spēks. Viņi tika pārsteigti nesagatavoti. Tas ir tāds pļāviens sejā visiem tiem, kas mēģina strādāt valsts labā un piedāvāt dažādas risinājumus, kā vienoti nonākt pie tā, ko mēs esam tomēr visi atkal ierakstījuši vienā skaistā dokumentā, kas ir Nacionālās attīstības plāns par ekonomikas izrāvienu. Šis varētu būt ļoti nelāks precedents, proti, ka visi varētu konstatēt, ka, ziniet, nevar paļauties uz to, kas ir ierakstīts pat likumā. Vai likumu var nepildīt? Saeimas priekšsēdētājai un vienotības līderei šāds jautājums šķiet nevietā. Es kategoriski nepiekrītu tam, kādā veidā jūs to pajautājāt. Viņa vērš uzmanību, ka Saeimai ir tiesības mainīt likumu, ja ir atrasts labāks risinājums. Matemātiski mēs saskaitām, ka mēs esam kaut kādu iepriekšējo vienošanos rezultātā pieņēmuši situāciju, kas ļoti lielai daļai var padarīt dzīvi sliktāk, vai mums šajā brīdī, tāpēc, ka tas ir ierakstīts likumā, nebūtu jāpadara dzīvi vieglāk tiem cilvēkiem, kas ar šo budžeta likumu. Tā kā jebkurš no likumiem katru ceturtdienu Saeimas plenārsēdē tiek mainīti daudz likumu. Bieži no viņi tiek mainīti vienas dienas laikā un steidzamības kārtībā, tāpēc, ka ir radušies apstākļi. Taču nepieņemama šāda prakse šķiet Reformu partijai, kas stingri iestājās par iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazināšanu. Tomēr tagad ir piekāpusies vienotībai. Protams, ka Saeima likumus groza, bet likumu var grozīt saprātīgā termiņā, paredzot jaunas nosacījumus, pamatojot, kāpēc. Ja šobrīd tik tiešām ir panākta jauna vienošanās ar sociālajiem partneriem un visi ir saskaņojuši savus viedokļus, ka mēs ejam varbūt nedaudz citādi uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu, tad tas ir risinājums. Bet nākotnē, manuprāt, es tiešām lūgtu tāpat kā Reformu partija, ja balso par likuma projektu, viņa zina un saprot, ka viņi balso par likumu, kas stāsies spēkā, tāpat arī lūgt, protams, pārējos deputātus to pārdomāt.
Eksperts nodokļu tiesībās profesors Jānis Lazdiņš ir pārliecināts, ka šādu gadījumu dēļ tiek vairota iedzīvotāju nedrošība par nākotni. Es domāju, ka tas ir pretrunā ar tiesiskās paļāvības principu. Mēs tomēr esam paļāvušies, ka tas, kas ir ierakstīts likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli 15. pantā, ka aptuveni 3 gadu laikā no 25% likmes tiks likme samazināta uz 20%. Tas ir diezgan daudz, tas ir ievērojams samazinājums. Tas neapšaubām rada tā saucamo tiesisko nedrošību. Un tiesisko nedrošību, kā mēs zinām, izpaužās galvenokārt priekš mums, priekš Latvijas valsts, divos aspektos. Cilvēki pamet Latvijas valsti un nedzimst bērni. Dzimstības veicināšanas pasākumi ir otrs spilgtākais piemērs, kā Vienotība šoruden atteikusies no saviem solījumiem. Pirms gada ar parakstiem tika apstiprināta vienošanās, kā tiks atbalstītas ģimenes ar bērniem. Šomēnes labklājības ministra daudzus pārsteidza, paziņojot, ka jau dokumenta parakstīšanas brīdī bija noskaņota apņemšanos nepildīt. Ziniet, ir tāda spēle, kad jūs vienojaties un jūs kabatā turat sakrustotus pirkstus, cerībā, ka tas kaut ko nozīmēs, ka jūs tā kā parakstaties, bet īstenībā jūs domājat, ka varēs šo norunu kaut kādā veidā mainīt. Viņķeles partijas biedri to ierindo neveiklo joku kategorijā. Šis bija ļoti neveikls izteiciens, un šķiet tam pamatā ir daudz politiķu vēlme tomēr izteikties pēc iespējas atraktīvāk, jokot nevietā. Es šo izteikumu ierindot šādā kategorijā. Es nedomāju, ka tik tiešām šī līguma noslēgšanas brīdī jau ir bijusi apzināta vēlme to nepildīt. Neizpratni par Viņķeles atklāto pauda opozīcijas deputāti un Nacionālā apvienība, kurai demogrāfijas problēma risināšana ir prioritāte. Līgumi ir jāpilda. Un neskatoties uz kādām sevišķām grūtībām, tad viena vai otra vienošanās, kas ir noslēgta, būtu jāpilda. Nu, protams, ja notiek atkāpšanās no kādas vienošanās, tad ir jābūt ļoti nopietniem argumentiem. Taču vislielāko sašutumu par labklājības ministras rīcību ir izteicis tiesības sargs. Viņa vērtējumā šādi tiek mazināta nevien sabiedrības uzticība varai, bet grauta arī valsts tiesiskā stabilitāte. Faktiski tas, ko nodemonstrēja Viņķele, ko demonstrēja valdība, tas ir tāds absolūts makiavellisms. Ja man tagad jautāt, vai mēs varam ar kaut ko rēķināties, sabiedrība, tad pilnīgi noteikti, ka nē. Jo jebkura koncepcija, kas ir uzrakstīta, no viņas kaut kādā brīdī atkāpjas un neievēro. Viņi pat neievieš faktiski likumdošanas līmenī. Un ja kaut kas ir ieviests likumdošanas līmenī, arī par ļoti jūtīgām tēmām, tad atrod veidu, kā no tā atkāpties. Bet Solvitas Āboltiņas ieskatā tās ir ārkārtējas spekulācijas par to, kas ir vai nav ievērots. Viņas prāt, vienošanās nepildīšana ir attaisnojama, jo gada laikā ir atrasts efektīvāks veids, kā palīdzēt jaunajām ģimenēm. Jebkuram lēmumam, kurš ir pieņemts, pat tad, ja viņš ir iecirsts akmenī piramīdās, ir jāskatās, vai tas, kas ir iecirsts šobrīd akmenīs piramīdās, ir tas vienīgais likums, kurš ir piemērojams šodien. Katra lieta, mēs dzīvojam dinamiskā pasaulē, vēl jau vairāk, kas attiecās uz valsts finanšu iespējām, kas attiecās uz cilvēku materiālo nodrošinājumu, kas attiecās uz konkrētu problēmu risinājumu. Turpretī jurista vērtējumā situācija ir greiza pašos pamatos, jo no tiesiskā viedokļa ir nepareizi parakstīt dokumentu, skaidri zinot, ka tam nebūs nekāda svāra. Es, protams, to vērtēju negatīvi. Tas nav normāli, ja? Jo faktiski ir jāvienojās par to, ko var izpildīt. Nevar vienoties par to, ko nevar izpildīt. Un līdz ar to mēs atgriežamies atpakaļ pie šīs tiesiskās paļāvības. Šajā gadījumā nav ar ko brīnīties, ka tiesiskā paļāvība zūd attiecībā pret Latvijas valstu un parlamentu kopumā. Premjers uz to visu noraugās bez sakāpinātām emocijām. Viņš atzīst, ka galvenais ir panākt kompromisu ar visām koalīcijas partijām, kā valsts makā ieņēmumus samērot ar izdevumiem.
Veidojot budžetu, protams, ir ļoti svarīgi sabalansēt vēlmes ar iespējām. Tas attiec gan uz nodokļu politiku, kur mēs zinām, ir no atsevišķiem koalīcijas partneriem ļoti liels vēlmes attiecībā uz nodokļu samazināšanas, gan arī uz budžeta izdevumu daļu, kur no daudzām pusēm ir ļoti liels vēlmes attiecībā uz izdevumu palielināšanu. Diemžēl šīs vēlmes ar iespējām tomēr ir jāsabalansē, un tieši tas ir tas, pie kā mēs pašreiz strādājam. Likuma un vienošanās neievērošana visticamāk paliks bez juridiskām sekām. Profesors Jānis Lazdiņš atsaucas uz Satversmes tiesas atzinumu, ka valsts bauda lielu brīvību nosakot nodokļus. Vienīgais nosacījums ir ievērot saprātīgu pārejas posmu, un viņa vērtējumā šis princips nav pārkāpts. Līdz ar to viss paliek vēlētāju ziņā, kuriem iespēja paust savu attieksmi vai solījumu laušana ir attaisnojama, nākamgad būs pat 2 reizes. Pavasarī vēlot Eiroparlamentu, bet rudenī Saeimu. Gatis Suhoveckis, Aivars Baltmanis, Andris Jasinskis, LNT. Cik tālu un kur beigās nonāks budžets, kurš Saeimā ieradīsies nākamā otrdien, to rādīs laiks. Un laiks arī parādīs to, kuri no apsolījumiem tā arī nekad neieraudzīs dienas gaismu.